Nu, tagad es pāriešu no vienas klasiskās vērtības pie otras. Ķeršos klāt pie kraukšķīgo riekstiņu gatavošanas. Uzlikšu arī vārīties iebiezināto pienu, taču tiem, kuriem negribās vārīt mājās, ir slinkums vai arī bail, kad buņģiņi var uzsprāgt no tā, kad ir novāries ūdens, to var arī nopirkt veikalā. Jau vārīt. Vārīšu 2 buņģiņas. Lai tas būtu tā kārtīgi brūns, tas jāvār kāds 2 stundas. Bet, ja gribat tādu viegli karamelizētu, tad pietiek arī ar 1,5 stundu. Un tagad galvenais uzpasēt, lai ūdens nenovārās, to ir visu laiku jāpieliek klāt. Un tagad es jums parādīšu, cik vienkārši ir pagatavot smilšu mīklu. Smilšu mīklas veidi arī mēdz būt dažādi. Ir arī mīklas, kurām pievieno olu dzeltenumu, ir mīklas, kurām pievieno krejumu, bet tā, kur es pagatavošu, tā ir pavisam vienkārši. Ir jāņem 100 gramu cukuru, 200 gramu sviests un 300 gramu milti. Un sanāk viņa kraukšķīga, garšīga un riekstiņiem un sēnītēm ļoti labi der. Šī man vienkāršā smilšu mīkla nodara arī drumstalām, piemēram, cepot kādu gardu ābolu kūku vai arī groziņiem, pildot tos ar vārīto kremiņu vai ar citiem kremiem. Tad vēl nedaudz vaniļas cukuru. Kādreiz pierīvēju arī citronu miziņu. Ja man citroni pašai ļoti garšo, man patīk tos izmantot visur. Šoreiz gan iztikšu bez citrona. Tagad to kārtīgi samīca, tā lai tā ir tādā viendabīgā masā. To vislabāk darīt ar roku, jo ar karoti diez vai sanāks tik labi to samīcīt. Ir svarīgi, lai tā ir tāda viendabīga, diezgan cietas konsistences. Vajag skatīties, ja nav mājās svari, protams. To miltu daudzumu, ja jūtat, kad mīkla ir tāda mīksta, pievienot viņus nedaudz vairāk, es vēl 1 saujiņu pielikšu. Var pievienot arī smilšu mīklai kakao. Tad liek mazāk miltus, bet papildina to ar kakao, tad sanāks brūnā smilšu mīkla. Ja to var saukt arī par šokolādes smilšu mīklu. Un tad, kad tā ir samīcīta, to noteikti vajag ielikt leduskapī uz kādu stundu. Vai arī, ja esat ļoti čakli, varat arī iepriekšējā dienā jau pagatavot mīklu, ielikt leduskapī un tad nākamā dienā ņemt palīgā bērnus un cept riekstiņus. Nu, redzat, lai pagatavotu smilšu mīklu, ir nepieciešams varbūt pat tikai 2 minūtes. Ietini to pārtiks plēvē. Tas ir tik vienkārši, ērti un garšīgi. Un tagad leduskapī kādu stundiņu. Nu, kafijas vietā iedzēršu ķirbju sulu. Iesaku to darīt arī jums. Un pēc mirkļa, lai maziem kārumniekiem būtu ar ko našķēties, cepšu gardos riekstiņus. Ķirbju sula kafijas vietā brokastīs ir ļoti labs risinājums, vēl jau vairāk, ka tuvojās ziema, aktīva atpūta un slēpošana. Lai kauli būtu stipri, dzeriet ļoti daudz ķirbju sulu. Kāda stunda pagājusi, smilšu mīklu ir sacietējusi. Un tagad ir tāds diezgan garš un piņķerīgs process, kamēr to smilšu mīklu iesmērēs riekstiņos un sēnītēs. Vispirms formiņas ir jāietauko nedaudz ar sviestu, un tad ir ļoti svarīgi, lai šo smilšu mīklu iesmērētu pēc iespējas plānāk, jo tad riekstiņi būs kraukšķīgi. Ieslēgšu krāsni, lai tā jau uzsilst uz 170 grādiem. 175. Un tagad kāds laiciņš paies, kamēr es sasmērēšu riekstiņus un sēnītes. Es jums noteikti iesaku ņemt palīgā bērnus. Tās mazās čaklās rociņas. Riekstiņu un sēnītes sapildīt, tad liek krāsnī. Un cep tos 170–180 grādos, 25 minūtes. Jāskatās, kad riekstiņi sāk brūnēt, tad jau tie būs gatavi.